Esam meliorācijas sistēmas arī labojuši paši saviem spēkiem. Ļoti mazos apjomos tas arī nereti izdodas, bet uz lielākiem gabaliem nav ne precizitāte, ne kvalitāte, un beigās ir tikai iztērēts darbs un materiāls. Un Dambekalna tehniku mēs izvēlamies dēļ tā, ka meliorācijā ir jāiegulda ļoti liels darbs. Tas ir ļoti liels apjoms, ko paši nevaram izdarīt. Otrkārt, liekas, ka ir ļoti profesionāla komanda. Trešais ir darba ātrums, kad no sākuma līdz beigām tas ir 2–3 dienas, teiksim, mūsu atvēlētais budžets, un viss ir darbi izdarīti. Un Dambekalna tehnika pie manis ir atkārtoti jau 3 gadus no vietas. Šis būtu 4. pēc kārtas, kad mēs sadarbojamies. Vidēji gadā ievelkam kaut kādu 1,5 līdz 2 kilometru jaunu meliorācijas sistēmu. Tā sadarbība sākās, ka, protams, ieteica kaimiņš ieteica. Un, vienu gadu pamēģina, jā, ir labi. Rezultāts, teiksim, pēc tam ir labs pēc ielikšanas. Un tā, nākošā gadā kaut paņemam, jā. Man ir, teiksim, melioratora izglītība, jā. Es, teiksim, pasaku, ko man vajag. Un tad, ja tā izdara, tad ir ļoti labi, jā. Bet, tie lauki ir jāpazīst un jāzina arī, ko gribi, kā ielikt. Ieiet uzreiz atnākot, teiksim, jau uz tā lauka, grūti pateikt, teiksim, kā būs labāk. Man, piemēram, tur tā davotiņa, jā, to neredz no augšas. Es, teiksim, zinu, ka tur traktorists saka, ka tur ir slapjums. Es aizēju ar, izmēru, āders, kā nosaka, jā, skaidrs, te ir mazs davotiņš, man parāda. Tad tur mēs ieliekam 2 zariņus, 3 zariņus ieliekam, pēc tam viņš ir savs tā vietiņa. Viss kārtībā. Prieks, tā uz priekšu arī. Nākošā gadā atkal kaut ko. Brīžiem jau ziemā jau tiek saplānots, kur ko darīs. Un tā kopā vēl ar Viktoru, jā, tad mēs paskatāmies diametrus, teiksim, šādu virzienu, tādu virzienu un saspraužam uz lauku un roka.